mums visiem ir latviešu valodā atzīmes visai klasē, un es tūlīt pačakošu, cik man ir. Tāpēc es nofilmēšu rakti. 7. Paldies Dievam. Oh my god. Es esmu priecīga. Tāpēc, ka tas ir labi. Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Teikšu atklāti, es zināju, ka man būs labi, jo es tā bišku gatavojos, tā kā, tā kā es esmu priecīga. Tā kā pagāja kaut kāds 2 minūtes, mums pateica klases čatā, ka mums ir atzīmes matemātikā arī. Ok, šeit es domāju, ka būs labāk. Es reāli gatavojos. Es reāli domāju, ka mums būs labi. Manuprāt, visstulbākā sajūta ir tāda, ka tu zini, ka tu mācījies, un tu dabū atzīmi tādu, kuru tu nebija gaidījis, jo tā kā... Es reāli, es dabūju 6, bet tā kā es gaidīju kaut kā, labāk, tāpēc, ka es jūtos diezgan pārliecināti par visu. Un es iepriekš arī pamācījos, tā kā es nezinu, kāpēc tā, Plus vēl man deguns ir nezinu, kas ar viņu noticis. Vispār pasakāni, vienkārši. Sēdīšu savu banānu. Man šeit ir zils. Es tā kā pamodos no rīta. Man šeit bija zils, man tā kā bija acis nekā vairāk. Bet tas, ka nav gulēts, bet tas ir tā, ka tas vienkārši viss tas uztūpums iet lejā. Es jau lieku, man viņš neko nedod praktiski. Vienkārši analītiskam schēmam mēs jau iepriekšējā tematā iepazināmies. Mums bija laboratorijas darbs, mēs pēc schēmas. Mēs braucam mājās, mēs 20 minūtes nostājām gaidu trāpē, bet fizikā bija šausmas. Neko nesapratu, neko negribēju saprast. Mēs vienkārši visi pasmējām, es nestāstīšu par ko. Ķīmija bija diezgan forša. Bet tā kā very proud of Emily, tāpēc, ka viņa actually mācījās. So, es tagad taisu prezentāciju par manu izvēlto grāmatu. Anne of Green Gables. Ļoti jauki. Nepatiešām, man ļoti patīk tā grāmata. Un jā, es tagad taisīšu to prezentāciju. Man ir vienkārši ir... Man deguns ir ļoti uzpamps. Nav ļoti, bet viņš ir zils. Man vienkārši prezentācija jāuztais tādu ociņu. Tad jāizdomā, ko es runāju. Un tad viss būs labi. Kaut kā tā. Sveiki visiem, welcome to my kitchen. Es uztaisīšu Nutella maizītes, tāpēc, kad mums ir Nutella. Un kāpēc tā neuztaisīt, vai ne? Iztapušos maizītes, savu piediņu.